Es jūs šodien gribu uzaicināt tādā nelielā ceļojumā, paskatīties mazu tādu leņķi, pamainīt varbūt savu perspektīvu, varbūt iegūt sev kādu jaunu skatu, bet noteikti arī tas nebūs tikai liriski, tas būs arī diezgan praktiski. Bet es gribu uzaicināt paskatīties uz tādu vidi kā LinkedIn, kas ir profesionāla vide, digitālā formātā izpausmē, kur mēs satiekam cilvēkus, līdzīgi kā šeit mēs esam teju 20, bet tajā vidē mēs varam satikt uzreiz ar savu klātbūtni, ar savu siltumu, ar savu sarunu, uzreiz daudz vairāk cilvēkus un daudz vairāk cilvēkiem iedot kaut kādu izmaiņu. Tā kā, arī tā skaitā kādu iemācīt vai kādu iedvesmot vai kādu motivēt. Jā, man sauc Ieva, esmu lektors, treneris, runājos ar cilvēkiem viens pret viens, komandās, uz skatuvēm un internetu vidē. Man patīk ieraudzīt cilvēkos to pārmaiņu acīs, ka tu redz, ka tas cilvēks ir noķēris kaut kādu tādu dzirksteli un ir skaidrs, ok, man tagad ir skaidrs, kāpēc, vai skaidrs ko, vai skaidrs kā. Jo es esmu tāds praktisks partneris, man svarīgi, lai uzreiz ir izmaiņa, lai tas cilvēks ar to var kaut ko darīt, nevis tikai nolasīt ķeksīšu pēc lekciju. Bet jā, man patīk darboties LinkedIn vidē arī, un ne tikai, bet LinkedIn vide ir forša to, ka tā ir koncentrēta profesionālā kontekstā, un mēs varam runāt tieši tādā biznesa un profesionālā leņķī par un ap, un tad līdz ar to es gribētu dot to pienesumu citiem jums šodien un tiem, kas noskatīsies video, ka tā ir tāda vide, kuru mēs varam riktīgi izmantot kā profesionāli savu instrumentu, saviem mērķiem, savas komandas mērķiem, savu uzņēmumu mērķiem, saviem mērķiem. Un tā es jūs gribu paaicināt mazliet iedomāties tādu situāciju, kā būtu, ja daudz jūs uzstājaties un runājat. Jums varbūt tas nebūs pats nekomfortablākais, bet kad tā saruna sociālos tīklos, un LinkedIn arī ir sociāls tīkls, digitāla vide, kur mēs sarunājamies, kad tu vari iniciēt to sarunu, bet ne visi to dara, ne visiem tas ir komfortabli. Bet līdzīgi kā šodien šeit, šobrīd es te stāvu un viena ar jums uzsāku sarunu. Un tas ir par to pašu, ka tie sociālajie tīkli un digitāla vide arī var nebūt kaut kas tāds, kas ir ļoti komfortabli. Un ir dažādas lietas, kas mūs tur attur to sarunu uzsākt. Bet patiesībā tā izmaiņa jau ir aiz tās sākšanas un aiz tās darīšanas. Un kad varbūt tas nemaz nav tik briesmīgi. Un tāpēc es jūs gribu izvest cauri tādai pieredzei, parādīt, kā mēs varam sarunāties un ka patiesībā to varam izdarīt jebkurš. Un tāda zināma patiesība, ka cilvēki izvēlas cilvēkus, cilvēki seko cilvēkiem, cilvēki pērk no cilvēkiem. Tas nav nekas tāds varbūt jauns, ko es gribu paziņot, tikai atgādināt, ka tas ceļš pie tā lēmuma pieņēmēja, kurš pārstāv kādu organizāciju vai kādu komandu vai kādu biznesu, jo patiesībā ir caur cilvēku. Un, lai tā izmaiņa kaut kur notiktu kādā vienā cilvēkā vai kādā komandā, tur jebkurā gadījumā būs lēmumu pieņems pats cilvēks. Un tāpēc, ja mēs varam tam cilvēkam iedot tādu sajūtu, ka viņam gribas kaut ko darīt vai viņam gribas nest to savu komandu vai pašam mainīt, labrīt, tad tas ir tas moments īstenībā, kad apzināties, ka tas mehānisms ir ļoti svarīgs. Mēs paši izvēlamies no cilvēkiem un arī no mums var izvēlēties. Un tas, ko es pieredzu LinkedIn vidē, satiekot profesionāļus, satiekot komandas, es bieži jautāju to jautājumu, ka tu atver to LinkedIn ziņu lenti, kas ir tas, ko tu tur scrollē un ko tu tur gribētu iegūt, pēc kā tu tur nāc. Un bieži vien, es nesaku, ka tikai, bet bieži vien tā atbilde, viena no populārākajām atbildēm būs tā, ka cilvēki meklē šo te piedzīvoto pieredzi, kaut kādu perspektīvu, kaut kādu skatu punktu, kaut ko, kas nāk no cilvēkiem, ko viņi ir ieguvuši, izmēģinājuši, aplauzušies, piedzīvojuši un var nodot otram. Un tas arī ir tas viens no tādiem svarīgiem momentiem. Tieši tāpēc parunāsim mazliet par LinkedIn analītiku. Es balstīšos datos, ko es ņemu no sava kolēģa sadarbības partnera Richarda Vanderbloma, tāds profesionāls LinkedIn vidē. Viņš jau 5. gadu publicē LinkedIn algoritmu pētījumu. Kopā ar partneriem tas ir iegūti milzīgi daudz mūsu dati, tad tie dati ir izanalizēti un tādā veidā var iegūt kaut kādu informāciju. Un patiesībā, ja mēs runājam par biznesu profiliem, kompāniju lapām, tad līdz 2% būs tas sekotāju skaits, kas saņems biznesa profilu ziņu.
Un pēc tam, ja viņa vēl noderēs, tad ir vēl cerība, ka tā ziņa kaut kur aizies tālāk. Bet patiesībā te ir tas pierādījums, ka cilvēkiem patiešām interesē. Un vēl piedāvājam LinkedIn arī atbalsta to, lai tā ziņa nenāktu, teiksim, uzreiz no kompāniju lapām, bet tieši nāk no cilvēkiem. Un tā ir tāda skaudra realitāte, un priekš mums īstenībā tas ir tāds viens pagrieziena punkts. Ja kompānija lapām, organizācija lapām ir šis ierobežojums, tad varbūt mums kā cilvēkiem ir iespēja, ja mēs to sarunu uzsākam, mēs jau uzreiz nevaram ieplānot, kādu ietekmi viņa veidos, kāds būs tas rezultāts vai kāda būs tā izmaiņa, vai ne? Bet mēs varam mēģināt, un tas līdzīgi kā tādā mierīgā vakarā pie dīķa pieiesiet, sāks līt lietus, un jūs redzēsiet tās lietus pilas, un ļoti smuki aiziet, tas angļodā tas teiciens ripple vārds, ka smuki tie viļņi aiziet. Un nevar neko ieplānot, bet tu vari tikai ļauties tai pieredzē, kā tas ir, ka tu sāc sarunāties tādā digitālā vidē un redzēt, ko tas maina, jo sliktākajā gadījumā, pats sliktākais scenārijs varētu būt tas, ka tu īstenībā esi tas avots, pie kā cilvēki griežas un no kā cilvēki gaida kaut ko, vai dēļ kura cilvēki atver to ziņu lenti. Tas būtu tas sliktākais. Tāpēc, ka vispārējais jau ir vēl pluss. Tas ir tas, no kā cilvēki varētu, tas varētu būt tas, vai tas būtu pietiekoši iemesls, lai tu atturētos no tās sarunas uzsākšanas, ka tu kļūsti par to iemeslu, dēļ kura tas cilvēks to platformu atver. Tas būtu mazākais, ko tu vari zaudēt, kļūt par kādam par labu autoritāti, uzticamu plecu, draugu, partneri. Jo ir tā, ka mēs parunājam, un mēs sākam būvēt uzticēšanos, un tas ir tāds ceļš, tas ir tāds ķieģelīts pēc ķieģelīša, tas ir process. Uzticēšanās prasa laiku, un digitālā vidē mēs varam to īstenībā varbūt pātrināt vai mērogot, ir dažādas tās dimensijas, kā mēs to varam definēt, bet bez tās sarunāšanās jau tā uzticēšanās tā pēkšņi vienā dienā neuzcepsies. Un arī pat, ja mēs esam sarunājamies digitālā vidē, mēs arī ne tikai ārējos partnerus varam iekustināt, bet arī savus iekšējos, savus kolēģus, savu komandu. Tā kā tas ir tāds veids, kā mēs varam paralēls kanāls, kur mēs varam to stiprināt uzticēšanos. Un LinkedIn mums palīdz, jo viņš ziņu lentē ir sadomājis, kā viņam gribētos, lai tas saturs pie mums nāk. Un viņš 60% aptuveni šo ziņu lentes pat vairāk pēc jau dažu dienu svaigākiem algoritmu datiem ir atvēlējis tieši saturam no cilvēkiem. Kā jums liekas, kas tos pārējos 40% sastāda? Jā, arī, jā. Jā, reklāmas. Vēl LinkedIn ir tāds diezgan, es teiktu, merkantīls produkts, risinājums, kā viņš pieder Microsoft. Viņam ir dažādi pašam savi produkti. Viņš ir ieinteresēts arī tos produktus parādīt, un tad pa vidu kaut kur nedaudz viņš ir paredzējis arī kompāniju lapā izspraukties. Bet būtībā 1–7% ir tas maksimums, ka tā ziņu lente ļaus tai kompāniju lapai pašai iznākt. Tā kā te ir tā iespēja mums īstenībā ir atvēlēta vieta, bet tikai mums iespēja sākt sarunāties un būvēt to uzticēšanos un sarunāties. Gribu padalīties ar vienu cilvēku, kas kādu laiciņas atpakaļ atklāja šo meiteni Grace Andrews, un tad īstenībā man diezgan rezonēja viņas viens domgrauds par to, cik liela loma ir tieši tai mūsu kopienai, mūsu dombiedriem. Ka patiesībā arī LinkedIn kontekstā tas viss ir par kopienu, par kopā iešanu, kopā augšanu, kopā mēs kļūstam redzamāki, jūtamāki, mums vairāk uzticas, kad mēs to daram kopā. Un varbūt klausaties podkastus, varbūt klausaties CEO dienas grāmatas podcastu, varbūt brauksiet uz Nordic Business Forum nākamgad. Varbūt gribēsiet dzirdēt Stīvenu skatuves. Jā, viņi palīdzēja Stīvenam to podcastu un vēl citus viņa biznesa zīmolus attīstīt. Viņa 5 gadus bija šajā komandā, viņa visus šos zīmolus palīdzēja viņam pacelt. Viņa tikko vasarā aizgāja no šī projekta, viņai tagad ir savi mērķi. Bet viņai ir foršs tāds domgrauds, ka parasti varbūt paņemat to, ko jūs katrs gribēsiet no šī paņemt, bet doma tāda, ka bieži vien produktu
izstrādātāji, risinājumi izstrādātāji vienmēr fokusējas tā, mums tagad ir kaut kas jāuzbūvē, mums ir kaut kas jāveido, un pēc tam ir tā, kā to reklamēt, kā par to pastāstīt. Tas ir tā kā otrais solis. Bet patiesībā tā būtu, ja mēs no sākuma īstenībā veidojam šo siltumu, šīs attiecības, šo te auditoriju, un tad, kad mums ir kaut kas, ko mēs gribam izstāstīt, tad īstenībā tā mūsu dombiedru komūna ir tie, kas īstenībā palīdz paņem to, forši, tev kaut kas ir, tu kaut ko dari, un viņi ir tie, kas vairo šo te balsi. Mēs būtībā iegūstam jau tādu lielāku balsi, lielāku redzamību. Ne tikai redzamību, tādā veidā viņi patiesībā kļūst par mūsu, es pat nezinu, kā to nosaukt, pārdošanas komandu, partneriem, draugiem, kolēģiem, ruporiem. Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko bieži redzu, kad zīmoli uzņēmuma organizācijas fokusējas uz to, ko mēs daram, un pēc tam domā, kā mēs tad to varam palaist plašumā. Un patiesībā tas būtu par tām attiecībām, un tad tās attiecības ir tas mūsu instruments aiziet plašumā. Kas varbūt ir tāds izaicinājums priekš mums, ka tās attiecības prasās, ka mēs esam redzami, jūtami, ka mēs kaut kur nepazūdam un ka mēs neesam vienā formātā, mēs esam redzami, otrā formātā mēs neesam, vienā mēs esam labi, otrā mēs esam dusmīgi. Kad īstenībā, kad tās sarunas vai attiecību veidošana, uzturēšana, viņi prasa īstenībā tādu konsekvenci tajā, kā mēs to daram. Un ka tā rūpe vai tā interese, ko mēs laiks vai tas siltums, ko mēs gribam ieguldīt tajās attiecībās, viņš nav tāda kampaņa, bet ka viņš ir kaut kas tāds vienkārši kā mūsu mindsets, kā mūsu tāds ieradums, kā mūsu tāda vērtība. Kad es turpināšu uzturēt, attīstīt tās attiecības. Es nenozīmē tagad par skaitu vai par biežumu, bet tad vispār par tādu lēmumu, ka tā ir tāda vērtība. Un par to konsekvenci arī runā atkal dati, jo reizi 3 mēnešos publicē saturu LinkedInā 8,9%. Ja mēs reizi 3 mēnešos veidojam attiecības vai uzturam attiecības, sarunājamies, ikdienā jau mēs tā nedaram. Kādu ziņu aizsūtam, kaut kādu piezvanam, kaut kur uz kādu tēju aizējam vai uz ielas pamājam. Kaut kā tas intervāls tomēr mēs viņu pieskatam, jo mums ir svarīgi. Tā kā jautājums, ja mums ir svarīgi, varbūt mēs gribam to konsekvenci noturēt un stiprināt, kad ar mums rēķinās, uz mums paļaujās, mūs jūt, mūs redz, uz mums var uzticēties. Tas būtu tā kā es kā mamma vienu dienu iedod brokastis, otru dienu neiedod brokastis. Tad man bērni nesaprot, var uz mani paļauties vai nevar. Jo kas mums var palīdzēt? Noteikti mākslīgais intelekts. Viņš var palīdzēt mums kaut vai ideju ģenerēšanā. Tas ir forši, kad mēs varam aiziet palūgt to padomu. Bet kas tam mākslīgam intelektam nav, viņam nav tā tas mūsu, varbūt, skatījums uz tām lietām. Jo tas, ko mēs viņam varam paprasīt, tas būs tāds savārstojums no visa kaut kā, bet nevis mans gluži. Tāpēc ir forši pieskatīt, kad tam, ko mēs izmantojam no mākslīgā intelekta, mēs pieliekam klāt to savu. Jo te vēl viens lielisks citāts, ka tas mūsu savs īstenībā ir tā mūsu piedzīvotā pieredze. Un tieši ar to mēs būvējam to siltumu, tās attiecības un to līmi ar to savu komūnu, kas dēļ tās sajūtas par mums tieši būs tie, kas palīdzēs mums to mūsu mērķus atkal plašāk aiznest un sasniegt. Tāpēc ir svarīgi, ka tieši mēs, kādi mēs esam, uz ielas, Instagramā, LinkedInā, Facebookā, pasākumā, tādi mēs esam visur un ar tādu pieeju mēs arī tās attiecības ne tikai dzīvē, bet arī tajā digitālajā vidē risinām. Viņa pilnīgi tāda pati kā dzīve, tikai tur tie cilvēki ir sasniedzami plašāk, vieglāk, jo es ikdienā nevarēšu jūs visus satikt. Bet tur es jūs varu satikt biežāk un pieskarties to siltumu, nodot viens otram varam konsekventāk. Un tādi, kādi mēs esam, nekautrējoties par to, bet priecājoties. Bet nav jau tā, ka tas, kā tie dati rāda, nav tā, ka tas viss ir viegli un ka tas viss tā arī notiek. Ir šī pretestība, un ir šīs bailes vai nedrošība vai ir aizņemtība, ir miljons tie. Kāpēc tās attiecības varbūt
neizvēlos vēl dibināt vai neuztur tik regulāri vai neieguldu tādu siltumiņu. Un ir visādi tie iemesli, kas mūs attur. Tā viens ļoti praktisks slaids, es gribēju jūs pievērst uzmanību tādai satura piltuvei. Viņa ir diezgan tāds, šis vienīgais lielais slaids. Man ļoti nepatīk tie bullet point slaidi, bet jūs viņu varat, ja gribat paņemt telefonā, nofotografēt vai vienkārši varam par viņu izrunāt. Tā doma ir tāda, ka cilvēki no sākuma, viņi gribētu mūs sajust. Pēc tam viņiem var rasties kaut kāda jau uzticēšanās, un pēc tam jau viņi var pieņemt lēmumu. Un tāda ir tā piltuve. Redzēt, sajust, sākt uzticēties, un tad pieņemt lēmumu. Ko visbiežāk var LinkedIn vidē redzēt, ka mēs ienākam, manā uzņēmumā notiek tas, nāc pērc manu to, nāc pie mums vislabāk strādāt. Uzreiz mēs tirgojam, uzreiz mēs visus mācam, uzreiz mēs kaut kur visus stumjam. Bet kāpēc? Kāpēc tu? Kas mums kopīgs? Tā kā mēs aizmirstam to augšējo sadaļu, kas ir diezgan grūta. Ir tieši tā attiecību būvēšanas, sarunāšanās sadaļa, kas nebūs saistīta ne ar jūsu profesionālo jomu pat varbūt, ne ar jūsu uzņēmumu, ne ar jūsu mājaslapu vai webināru vai, es nezinu, kursiem vai produktu. Bet tieši tā augšējā daļa, kur mēs kļūstam vispār redzami un kur mūs var sākt sajust kā cilvēku, ar mūsu kaut kādu personīgu pieredzi, skatu, sajūtām. Un es nerunāju par privātu. Tā ir svarīgi saprast, tas nav privāts. Tas var būt manas sajūtas par tikšanos klātienē. Nerunājot, ka šeit bija tādi un tādi buleti, ko mēs tad darījām, un kur ir saite, kur var pieteikties uz nākamām Intea brokastīm. Visu šito tā kā to mofu un bofu, bet var vienkārši parunāt, ka man tā ir svarīga vērtība satikt cilvēks arī klātienē. Un tas ir tas, kas salīmē cilvēkus. Un pēc tam jau mēs arī varam citā ierakstā vai citā sarunā parunāt par to, ka vispār tur uzstāsies tas un tas un tas, un tu iegūsi to un to un to. Un pēdējais mēs vēl varam arī uzaicināt kādā ierakstā, ka tajā datumā būs nākamās brokastis, piesakies. Tā kā tā augšējā sadaļa ir visgrūtākā. Dalīties ar sevi. Nevis vienkārši kaut ko stumt, to, kas jau notiek, kur var aiziet, ko var nopirkt. Un visus gudri mācīt. Tā kā pirms tās mācīšanas vai aicināšanas īstenībā sarunāties. Jo tad, kad tu sarunājies, tad īstenībā to parāda tie cipariņi mazie, ko mēs redzam ierakstu apakšā, ka cilvēkiem tas rezonē. Es paņēmu divus piemērus. Svaigāks ieraksts no Gata, Rūtiņa no Vedam LV un pirms kādām pāris nedēļām no Ilvas Lilmā. Un tur tie impresiju cipariņi viņām padalījās ar savām tiem rezultātiem. Bet es tikai gribu pievērst uzmanību to, ka latviešu valodā sarunājoties, pieņemsim latviešu valodā, Ilvai 900, tagad jau 990 tie īkšķi. Tas nav normāli. Tā kā, kad latviešiem rezonēs 990 īkšķi, jo padomājiet, 47,000 impresijas, tas nenozīmē 47,000 tā kā cilvēki to jau, jau novērtēja. Vienkārši tas bija 47,000 reizes varēja cilvēkiem tas kaut kur paņibēt. Varbūt tur uz pusi, varbūt kā 20,000 cilvēku viņu redzēja. Nu tā kā apskatījās. Bet tikai 900 uzspied to īkšķi. Bet pat 900 priekš latviešu valodas tas ir ļoti daudz. Un Gatim tevi pie 300 īkšķi. Un tās tēmas ir pilnīgi nesaistītas ar viņu pakalpojumu, ar viņu kompāniju, ar viņu ekspertīzi. Un nav nekāds uzaicinājums nākt kaut kur un kaut kur pieteikties un kaut ko nopirkt. Bet tas ir par tām tēmām, kas ir Ilvas gadījumā. Tas bija par to, ka 9 līdz 5 vairs nestrādā, ko mēs visi tēlojam. Un Gatim tas bija par to, ka viņš vienkārši atrada to iespēju aiziet mežā bišķiņā atjaunoties, paklusēt, lai nav visu laiku darbi. Tas tās tēmas, ko mēs visi domājam. Un tas ir tas tuneļa augšējā daļa, kuras cilvēki tev pamana, sajūt, saklikšķinās. Un tajā nākamajā reizē, kad Ilva vai Gatis stāstīs arī kaut ko par savu uzņēmumu vai par saviem kaut kādām ieteikumiem, tad jau to cilvēku arī būs gatavi paņemt. Un, forši, jā. Jo ko mēs varam iegūt ar to, ka mēs veidojam to saikni ar cilvēkiem, ka viņi palīdz to mūsu sajūtu, mūsu klātbūtni, mūsu siltumu un to tēmu nest plašumā. Un mēs būtībā iegūstam
to, par ko jūs maksājat naudu, vai jūsu organizācijas uzņēmumu, kā lai mēs sasniedzam to talantu vai to auditoriju, un mēs pērkam reklāmas. Bet būtībā tā ir bezmaksas reklāma, tā ir bezmaksas sasniegta auditorija, pateicoties tam, ka jūs esat izveidojuši šo sarunu, šo līmi, šo saikni. Vispār angļu valodā ir lielisks vārds rezonants. Latviešu valodā viņi var grozīt, meklēt tos variantus, un tur noderīgs, rezonējošs. Tā kā man bija vēl kādi 5 varianti, un nevar tik efektīvi viņu izrunāt. Un tā sarunāšanās, viņa ir tāds ieradums. Šeit, pieņemsim, viens piemērs no viena partnera. Te nav jāskatās uz cipariņiem, cik viņi lieli vai mazi, tad drīzāk ir uz to sirdspakstu, ka tas ir tas, ko tu dari visu laiku. Un tas nenozīmē katram tagad 5 reizes nedēļā, vai katram tur kā dūlam no rīta līdz vakaram. Katram savā ātrumā, biežumā, bet vienkārši uzturēt to konsekvenci, ka tu to dari un ka tev tas rūp un ka tev ir tas mērķis. Būt klātsošam, būt tajā sarunā. Un mēs varam būt klātsoši. Mēs, protams, būt jūtami, redzami. Šeit es arī redzu jūsu acis. Mēs pirms brītiņa aprunājāmies. Mēs, protams, būvēt tās attiecības, jo mēs kādu dienu sarunājamies. Kā no rīta pamodāmies tā, līdz vēlam vakaram. Zūmos, tīmos, transportos, austiņās, klātienēm. Visu laiku sarunājamies. Mēs visi, protams, sarunāties. LinkedInā ir dažādi vēl kanāli, kā var sarunāties. Mēs aprunājāmies par to, ka var veidot saturu, un mēs secinājām, ka saturu veido līdz 9%, un tas ir ok. Nav tā, ka visi uzreiz gatavi iet regulāri būt klātsoši sarunu. Mēs varam sarunāties arī caur komentāriem. Šeit ir piemērs no manas analītikas pirms kaut kādām dažām nedēļām. Ir ieraksti un ir komentāri, un pateicoties komentāriem 65% ir šī mana redzamība, ka cilvēki mani sajūt. Un es patulkošu arī, ko nozīmē tie komentāri. Tie ir komentāri kā atbildes pie maniem ierakstiem, kad cilvēki nāk pie maniem ierakstiem, atbild, komentē, un es turpinu viņiem sarunu. Un tie ir arī komentāri varbūt pie kādiem dažiem cilvēkiem katru dienu. Un tad nedēļas griezumā tas sasumējas. Tas nav tā, ka Ieva kā ienāk 9 tā līdz 6. Vienkārši tas viens mans komentārs, varbūt tajā dienā viņš pēc tam dzīvo tur tās 2, 3, 4 nedēļas un dara savu darbu. Bet man tajā brīdī jāienāk tajā komentārā un jāieliek tas siltumiņš, lai varbūt tas viens komentārs ir tas, kas iet un tās acis un tās sajūtas un tās attiecības iet un būvē. Nevis ieskrienam un ieliekam labiņi, prieciņi, apsveiciņi, bet saruna. Komentārs kā saruna, tad viņš ir vērtīgs gan cilvēkam, gan arī algoritmam, jo viņam ir dažādas funkcijas. Viņš ar komentāru jūs sarunājaties ne tikai ar to autoru, bet arī ar viņa kontaktiem, kas to redzēs. Jūsu komentāru redzēs arī jūsu kontakti, un vēl redzēs nepazīstami cilvēki. Tik plaša auditorija jūs ar savu ierakstu, ar personīgo varat tikai cerēt, bet ar kompānijas lapas saturu vispār aizmirst. Bet ar komentāru jūs varat sasniegt ļoti plašu auditoriju, kurai vēl piedāvājam, tas vēl var arī rezonēt. Man tur tie cipariņi tādi simboliski, bet ir cilvēki, kuriem tur ir 10, 20 tūkstoši impresijas, kad tas komentārs patiešām turpina savu dzīvi un cilvēkiem viņš ir kaut ko aizķērs, kādas ir sirdstīgu, vai viņš ir profesionāls ļoti, ļoti, praktisks ļoti, ļoti, vai arī personīgs ļoti, ļoti, bet saruna. Un beigu galā tas jūsu komentārs ir arī tās iemesls, kas ir šis cilvēks, kas ir šī organizācija, kas ir šī komanda, kas ir šis produkts. Rodas tā vilkme. Es gribu vienu video jums parādīt, 2 minūtes, lai mainītu sievietes balsi uz vīriešu balsi. Tā, es mēģināšu. The most engaged audiences on LinkedIn anywhere in the world. What would be 3 strategies that got you there? Comment more, comment better. I figured it was going in this direction. You know where I'm going with this, Yeah. man. No, genuinely. I feel like a lot of folks on LinkedIn complain about low reach, and consequently they complain about low engagement. But when you pull back the curtain
and you really take a look at how communities are built, how a higher engagement is built, and how reach gets received, it's really your activity. So you can't expect reach to just happen. You can't expect a post to just pop off and go viral out of the blue. You have to be the conduit. You have to be the person being out there first in order for the algorithm to kind of be like, oh, this person is active. Oh, this person is contributing. Oh, this person is really out there supporting other people. Let's support them. That's how it works. The algorithm is genuinely thinking like a human being. If you're not out there contributing to the society, don't expect anything back. And I know it's a hard pill to swallow for a lot of people because it is time consuming. Commenting does take time. Building a community does require an effort on your behalf. But if you're not willing to play the game, don't complain about the rules. Would you say it is in every instance more important than posting? I would 100% say that on LinkedIn, commenting is more important than posting. And I'm not even going to exaggerate when I say it's like 5 or 10 times more important. And I'll give you the example, right? So if you post every single day, even if you post multiple times per day, your followers, your audience is only going to see you that one time that you're posting, right? But if you're commenting continually during the day, especially if your comments are genuinely good and useful, they're not just reactions, right? Like, thank you for this, genuinely useful, blah, blah, blah. No one cares. If you're just reacting to posts, nothing's going to happen. My rule is don't react, add to the post. Meaning, if someone added 7 strategies in their posts, you write number 8, or you take one of theirs and you write, in my experience, and then add something. Because this now contributes to the conversation. It adds a new angle, but when you really, really dig deep psychologically, it positions you as the expert. You are now an expert under another expert's post, and you're speaking to an entirely new audience. And I feel like this is exactly where people get it wrong. They focus so much on posting, but you're always posting to an existing audience and you're praying for a new audience. With commenting, you're almost certainly always in front of new audiences. And the more you do it right, the more you do it strategically, the more you can always count on people following you back and people actually staying to read your content now. But it doesn't happen if you're just posting and hoping. Hope is not a strategy on LinkedIn. Mazai izklaidai. Jasmins ir foršs satura radītājs, autoritāte, no kura var pamācīties gan kā noformēt, gan kādas tēmas, gan kā rakstīt komentārus. Es vienkārši varu viņu apskatīties un pasakot, tiešām viegli uztvert un interesanti redzēt, kā to sarunu var attīstīt gan caur saturu, gan caur komentāriem. Arī uzņēmumi var rakstīt komentārus, bet tas ir kaut kas tāds, ko es aicinātu uztvert kā tādu pieklājīgu, formālu saziņu, nevis tagad mēs būvēsim attiecības ar kompānijas lapu. Es kādreiz biju mazliet naivāka, un pirms es sāku strādāt uzņēmumā Orkla Latvija, man bija tāds, wow, Laima atnāca man ielikt Instagramā sirsniņu. Es domāju, interesanti, un tad es pēc dažām nedēļām sāku strādāt Orklā un tieši rakstīt saturu Laimas vārdā, un tad es saprotu, jā, uzņēmumi ieliek sirsniņas, lai tie cilvēki iet atpakaļ uz viņu kontiem, bet tas, ko mēs LinkedInā īstenībā varam darīt no uzņēmuma puses, ir būt reaģēt uz to, ja kāds cilvēks, teiksim, es ielieku pie Intea komentāru, tad Intea atnāk un ar manīm varbūt kaut kādu to sarunu vienkārši nobeidzam, varbūt ne gluži jāturpina mākslīgi, bet nobeidzam, tāpēc kā algoritms jau nav tām lapām atvēlējis baigo labvēlību, un ja tā lapa vēl guļ, tad viņš saprot, ka tev pat vispār neinteresē, ka tev tur kāds ir atnācis. Es vispār tev nepalīdzēšu tavai redzamībai. Tā kā tas ir tāds, ka mēs parādām tam algoritmam, ka mēs vienkārši te arī esam, bet tajā pašā laikā tas komentārs var noderēt kādam, potenciālam talantam vai klientam. Tā, ka tu redz, ka tas uzņēmums ir klātesošs. Tas nenozīmē, ka tur ir jābūt eksperta vērtībai un zināšanām. To lūdzu paši speciālisti un profesionāļi no saviem kontiem. Bet vismaz tā lapa nav aizmidzis tāds kaut kāds. Un ko es varētu jums iedot arī vēl vienu tādu praktisku aicinājumu. Kad atnākot uz šādu platformu, es aicinātu no sākuma viņu sajust kā tādu vidi, kur jūs no sākuma sarunājaties. Ienākat un 5 minūtes sarunājaties. Kādam vēstuli, kādam komentārs, kādam apsveikums, bet ļaujiet
Ļaujiet sev to ieradumu, ka jūs esat atnākuši šeit uz community sarunāties. Pēc tam, ja jums ir tā drosme, vai ir sagatavots ieraksts, vai ir jūsu ieradums, tas ir publicējiet. Un ko lielākā profesionāļa daļa dara, aizskiem prom. Vai sliktā gadījumā vēl iešedulo postu un vispār nav klātsoši. Paliekat pie sava ieraksta. Jo būs cilvēku komentāri, jūs varēsiet atbildēt, jūs varēsiet turpināt sarunu. Un tas patīk ne tikai platformai, jo viņi redz, ka jūs šeit esat klātsoši un esat gatavi, kā teica Jasmīns, contribute tajā sarunā, bet cilvēks jau to novērtē. Jūs bieži redzat pat tādas situācijas, kad ir kāds profesionāls, viņš uzraksta postu, viņš pat mani ietago, un es eju un atbalstīšu to viņa ierakstu, lai mums abiem viss tur, lai viss. Un viņš vienkārši pazūd uz 3 dienām, un tas mans komentārs tur viens. Es domāju, un kāda tad bija tava doma? Mēs metamies kopā un palīdzam to sarunu, aktualizēt to tēmu, viņi noderīgi palīdzēs vēl daudz cilvēku, un kur tu esi? Es viena nevaru palīdzēt tavam ierakstam atspērties. Un tā kā nepametam, paliekam un iesaistamies, jo šis ir ļoti labs domgrauds. Bet tā ir būtība jau tāda, ka pēc tam nebūs tā, ka pirms tevi aprunājas un tu atcerēsies vārds vārdā, bet būs tā sajūta. Būs tā sajūta, ko mēs viens otram esam iedevuši. Bet nevis tu man tur tieši to ieteici. Nu, tā kā pirms ar tevi bija forši nesen. Ir tā sajūta, ka dažreiz tevi iesaka par produktivitāti, par plānošanu, par kaut kādu procesu. Un cilvēkam paliek tā sajūta par tevi, kur tas tavs nospiedums paliek tajā sirsniņā, ka tu tur esi klātsošs. Atkal praktisks viens priekš jums vingrinājums. Es aizņēmos viņu no Roberta Herdževika, tāds uzņēmējs. Ir tāds Shark Tank projekts, kad ir uzņēmējiem pie viņiem nāk pēc projektu investīcijām cilvēki. Viņam tāds domgrauds ir, kad labs pārdevējs vienmēr runās par saviem produktiem. Nu, mums tur ir tas un mums tur ir tas. Jau labāks runās par to izmaiņu, kas ir tas, kas mainīsies. Un izcils pārdevējs īstenībā rūpēsies par to, kāda ir tā sajūta. Tad mēs varētu atkal līdzīgi kā par community fokusēties, kādu sajūtas grib radīt, lai pēc tam būtu interesi arī paprasīt, kas pēc taviem treniņiem varētu izmainīties? Kādi tev tur treniņi ir pieejami? Tā kā nevis vienkārši stumjam, grūžam, bet te atkal tas attiecību moments ir riktīgi no svara. Un iztulkoju. Angļodā viņš skan lieliski, latviešu valodā, kā nu man izdevās, bet Jim Rohn lielisks teiciens par to, ka ārā tur ir daudz cilvēku, vienkārši jāiet ar viņiem sarunāties. Bet sociālai tīkli, LinkedIn tā skaitā ir tā vide, kur ir daudz cilvēki. Un mums varbūt ir tikai viena saruna dienā, varbūt 2 sarunas dienā. Tas nav tā, ka mēs kā dūli ejam tur sarunājamies, bet tā saruna uzreiz aiziet pie daudz cilvēkiem. Mēs būtībā ar mazu ieguldījumu, bet tādu no sirds varam veicināt to, ka daudz cilvēki mūs sajūt, mūs uzticas un iet kopā ar mums. Tas mans aicinājums ir vienkārši padomāt, kā es varu būt tāds cilvēks, kam uzticas un ar ko grib iet kopā un pie kā griežas, kuru gaida un no kura grib kaut ko iegūt vai mācīties vai uzzināt. Un kā mēs varam darīt to katru dienu ar dažām darbībām, bet uzturēt to ritmu. Tiekamies sarunās, kolēģi. Paldies!